Nu, es vēl peldu kostīmā būšu, es negribu, lai tas ūdens tā pļurp pa visiem. Davai, pagaid, kur ir tev vietas aparāts? Man nepatīk ar skuvekli. Man ir visi aparāti, Epilātors. bet tā kā... Epilātors. Jā. Mums ir tāpatām tūlīt jābrauc, to tu izdarīsi pa ceļam. Tu vari uzzvanīt vedējtāvam, lai viņš izsauc taksi, lai mans vīrs atkal neaizmirst. Šīs jau ir 4. kārtas, ko mēs rīkojam. Es gribu, lai viņš šoreiz ir. Es tikmēr uzkrāsošos. Jā. Gonorēja. Čau! Maibāts! Eju, tu drīz! Mēs esam gandrīz gatavas jau. Piesam pēc tam ātrajiem. Limuzīns vispār jau lejā kādu stundu gāja. Eju, limuzīns jau lejā stundu gāja. Viņam aptieciņi ir? Pajautā, vai viņam... Aptieciņi ir? Iebrauksim aptiekā, brauc! Iebrauksim aptiekā, viņš saka. Nu, gatavas? Tonālais. To nav vairs! Es tieši gribēju teikt, viņš tonāls, jā. Jums patīk saukt tos lietvārdus? Jā. Jūs varat tad turpināt. Es tikai asumiņu piedod. Lielāku izaicinājumu. Viņi ir sastrīdējušies par ko? Golfu. Sasistu mašīnu. Par sasistu, jā, sasistu mašīnu. Un ir laiks kāds. Nu, tā. Piektdienas nakts. Piektdiena karsta nakts. Kur viņi ir sasituši mašīnu? Ierīgā, Mārupē. Mārupē. Kāds viņam ir mašīnas? Nesmukas vecas. Jāraksta saskaņotais. Nē? Kā nē? Man ir saskaņotie, mums jāraksta saskaņotais. Man vajag, lai es dabūnu savu naudu. Ja tu atzīsti vainu, tad jā. Pildspalvi. Turklāt man pildspalvas nav. Zīmuļi arī. Bet es neesmu mainīgs šajā situācijā. Tā kas tu kaut kāds lineāls esi? Es esmu sava veida lineāls. Es vienmēr esmu taisnīgs, es vienmēr esmu godīgs, un es gribu savu saskaņoto. Tu esi lineāls, jo tu esi plasmasas sūds. Tavu saskaņoto. Dinozaurs! Vai dinozauri ēd? Tava mašīna ir kā dinozauris. Tu man visus spoguļus nobrauci. Daudz ko tev tur skatīties. Es gribu savu saskaņoto. Es gribu autokredītu, kurš man to dos. Siers! Labi, klausies, sierā. Es atvainojos. Es gāju garām, vai būtu jums nepieciešams autokredīts? Es piedāvājumu uz ideāliem procentiem, varbūt jums arī skatos noderētu. Un šīs brīža likme ir 95%, bet uz 7 gadiem, tā kā jums būs līdz šejienai, kad tas laiks, ko atmaksāt. Jūs varat aizņemties jau tagad, jau šodien. Te ir kontakts, vizītkārtē, lūdzu. Lūdzu, jums arī. Nolikšu te pie saskaņotā vēl vienu. Mums kādam citam nodara. Šitie tas likums, un policija vienīgi nezvaniet, viņi nav šobrīd informēti par darbībām, bet mēs ar viņiem tur saskaņojam, viņš to labi kreisi. Viņam nevar ticēt, viņam šķaudiens. Par cik es esmu tik taisnīgs? Policija. Tu policists ko? Es neesmu policists. Vai var darīt tā, ka mēs abi ņemam Vienu jā, aizdevumu, bet tu savēju atdod man, un mēs esam krīt. Ej. Pipars. Tu baigais pipars tev uzradies, ja? Baigāsais čalis esi, ja? Es esmu mazākais lineāls savā ciemā. Ja kas? Paklau, puņķu tap. Mēs darīsim tā. Mēs paņemsim to
Autokredītu. Kamielis. Un tu dosi savu mantu, kamieli. Neapsaukā manu opelīti. Ko tu te spļauties pa savu opelīti? Pasties uz manu plastmasas Japāņu Nissanu. Mazdu. Labāk Mazdu nekā Nissanu. Tāpēc... Nu, ne, un tagad jums jāparakstās tikai šitam un šitam. Vai tur ir punkts, ka viņam viss būs jādod man? Nē. Nē. Nu, bet ko es visu laiku saku? Es taču neklausījos. Šitas stīrliņš grib mūs... Štev apisa. Tu jau parakstījies. Nē, viņš tikai uztaisīja tādu. Nu, ja tas ir jūsu paraksts. Tas ir. Jā, Kamiela, tas ir. Da ko tu? Viņš tu liecinās par manu parakstu? Tūlīt tu redzēsi. Tad jūs arī varat pie reizes, kamēr viņš tur rāda kaut ko. Nē, es neparakstīšu. Tinder. Kas? Ko tu dari? Es tev Kā pārā? Tā man Tinderī teica. Mums šī Es nekāpu situācija... toreiz un nekāpšu arī tagad. Mums šī situācija ir jānokārto tepat uz vietas. Parakstot dokumentu. Nokārtosies viss, jūs taisat kopā. Es mācījos karatē. Laimīgais jūs mācījies kaut kur. Ja kāds grib stāties man pretī, aiziet. Es mācījos kickboksu. Es laižos lapās. Divi cilvēki. Ko jūs visu laiku kovējāt? Mums baili. Kāda viņam ir profesija? Golfers. Ginekologs. Nē. Golf spēlētājs. Operdziedātājs. Operdziedātājs. Gribi? Patīk. Un Reinis pēc profesijas ir? Mācītājs. Galvenais. Man patīk mācītājs. Mācītājs? Jā. Labi, un viņi ir satikušies? Kur? To jau arī var būt, jā. Tu gribi? Jā, onkologa. Jā. Kāpēc ne? Un vēl kāda informācija jums vajag? Kur mēs satikāmies? Dzemdībās. Okay. Kur redzēt? Es domāju, ka pietīsim. Cik mana sieva ilgi būs? Nu, Runājiet. Nu, parasti jau tās lietas nenotiek tik ātri. Vēl pagāja tikai 3 minūtes. Tik ātri tās. Bet klau! Kā sauc to mazo puiku, kas ar tiem blondajiem matiem baznīcā korā dzied, ko tu tur diriģē? Figaro. Figaro! Oh, cik skaists vārds viņam. Kas viņam ir vecāki? Žanis Žanis. un Reiks. Mums baigi augstais ūdens iekšā. Paga, viņam ir 2 tēvi. Ak, Dievs, žēlīgs. Tas taču mūsdienās ir normāli. Cilvēki maina dzimumus. Ir arī, kad nemaina un dzīvo kopā. Paga, bet kurš ir tas bioloģiskais tad? Kāda starpība par citiem? Es gaidu savu bērnu. Jā, skaties. Spiež tagad. Tā ir mana sieva. Tā ir tavs. Kas tu dzemdībās nekad neesi bijis? Tu operā esi bijis. Nu, Tikai kora uzstāšanās skatījos uz kā zeņu. viņa nebija tik rasna. Tu viņu 9 mēnešus neesi redzējis? Nu, skatījos ne jau pliku. Izstāst, ka neskatījies vispār. Tā jau bija, vienmēr jūs nācāt arī uz baznīcu svētdienā, bet tu jau tik to... Andra kungs, Kas te notiek? Dievs žēlīgs, ko tu... Durvis iztriec! Daktars Bēziņš. Neuztraucieties, viss ir pilnībā kārtībā, bet nāksies pagaidīt 3 stundas vēl. Grēksūdze. Kāpēc? Kas tikai grēksūdze būtu jānosūdz?
Nē, vienkārši hokejs sākās un... Kas pret ko spēlē? Pret Vāciju spēlējām. Iesitam! Ne Latvija, bet iesitam! 1-0! Mēs būsim drīz atpakaļ. Nē, forši. Mums jāpaliek šeit. Rakstīts bļaut, nedrīkst tā kā gulst visi spiež, apsties kā spiež. Tev jau ir jāskatās, tu esi tēvs. Davai! Skatīties. Hokej! Tu labā hokeju. Ja nu jums interesē mūsējiem baigi spiež uz tiem vārtiem, varbūt būs vēl. Jums tajos monitoros varbūt kaut ko citu arī rāda? Discovery, tur baletu var. Viss būs labi, nav jau pirmā reize. Ok, pagad tā. Katru gadu zaudējam. Tev ir jāskatās, kā dzimst tavs bērns. Tu nesaproti, ja tu neredzēsi. Tad viņš būs pieaugs, un ja tā būs meitene, tad viņa kļūs pa mauku. Es atvainojos. Man tikko ienāca. Atkal vārti! Taču es tāpat tādām ziņām, vai te šite būtu nācis. Jau galvas sāpes sākās. Bet iesit, jā. Es gribēju vienkārši uzzināt, mācītāja kungs. Jā, dēls. Tā kā jūs sarunājat, kad jūs nosvetīsiet katru no 17 bērniem, es gribēju jautāt, kas notiekās, ja viens no tiem bērniem ir tā kā 2 bērni. Mums piedzima Sijāmas dvīnīši, tad jūs viņus gribēsiet tā kā katru atsevišķi vai vienu reizē tā kā kompostēt? Viņam ir 1 galva vai 2? 2 galvas, cik viņam rokas bija?